Šādi viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kādas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atkarēja vai ne. Labrīt, klausītāji skatītāji. Esam brokastīs. Beidzot viesnīcā bezmaksas. Parasti mēs neaizējam uz brokastiem, tāpēc, ka visur ir jābrauc. Un tagad meitenes arī pārsliņas, ēd nevis rītā. Īstais grieķu jogurts. Grieķu jogurts, tas ir īsts. Es nezinu, kāds neīsts, jā. Un te ir kaut kāds šitas biezpienkūciņi tādi, mēs ēdām vienu rītu benzīntankā. Man te tā pa vieglo krosoniņš apēd kaut kāds pāris grauzdiņu maizītes, bet paēst var. Paēst var, nekas slikts nav. Telpa ir milzīga, šitāda te. Mēs esam gandrīz vienīgie cilvēki brokastīs, bet ir agars, ir 7 bišķi pāri. Grīti tik agri neceļās. Bišķi pārplānoju maršrutu, brauksim nedaudz savādāk. Bet šodien būs tā, aizbrauksim apstīties kanālu, kas pārgrauž Grieķiju 2 daļās, un aizbrauksim uz Pludmali un aizbrauksim apstīties, tur dažas vēsturiskas lietiņas. Palielam tas tā viss. Šodien tāds vieglais tripiņš, 4 stundas braucienā, tas arī viss. Palielam viss. Labrīt, tauta! Neko, pabraukastojām, kā jūs visi redzējāt. Iepildījām benzīnu. Nezinu, cik šitie mašīnai bāku, pa 65 eirīšiem es pielēju pilnu bāku. Kaut kā neticam liekas. Nevar tā būt, bet lai tā būtu. Te maksājam benzīns kaut kur eiro 83 līdz 2 eiro apmēram tā. Čuči dārgāk nekā Latvijā, bet nekāda vaina. Akal uzbraucām uz maksas to bānīt un bānējam. Aizbānēsim šodien līdz tam kanālam. Jābrauc mums ir iek 47 minūtes. Vēl ir plānā šodien shoppings. Es domāju, ka tur apkārt tam kanālam būs kaut kāda veikliņa, pauzāsimies un kaut ko arī nošopingos. Šodien, kā jau es teicu, mums tāda relaks, easy diena. Es jau parādu apkārtni, kalniņus parādu, tā. Te ir viss ir tā skaisti un viss ir fantastiski. Fantastiskā tuneliena ir tam iekšā. Redz un tā. Un plānā šodien ir pičiņu, pačiņu, Pludmalītē. Kaut kādu vienu esmu noskatījis tādā aizmirstā Dieva stūrī. Tas arī būs uz pareizākais piegājiens. Tagad tā. Lieciet lielo īkšķi un mūsu ceļojums turpinās. Un nepārslēdzieties uz citiem kanāliem nekādā gadījumā. Sekojiet mums līdzi. Bērni, kā noskaņojums, sieva, noskaņojums kāds? Ērikā? Izstāstīšu vienu foršu lietu. Braucam, skatāmies, policisti stāv tur ar automātiem kaut ko, mēs tā visu policisti, Ērika, policisti! Nē, viņi teica, seksīgi. Jā, viņi teica, seksīgi, policisti. Katram savs. Tagad tā. Un vēl. Un vēl? Kas vēl? Ja kāds man pateiks, ka Latvijā ir sliktākie ceļi. Jā, tas gan jā. Iesitīšu pļauku. Es teikšu tā, Atēnās ceļi ir briesmīgi. Atēnās mēs esam ārpus. Mēs esam ārpus Atēnas, kaut kur Purčiks apmēram. Drausmas. Pat tālāk mēs esam kaut kur Ogre. Tu teici, mēs esam rūpnieciskā rajonā, es saku, Dzintari, mēs esam pilsētas centrā. Ne gluži centrā, bet, es tā teikšu, ielas ir fantastisks sliktas. Varam uzfilmēt? Mēs uzfilmēsim noteikti. Pierādījumu. Jā, fantastisks slikti. Ja tie ir labi ceļi, tad es nezinu, tad kosmonauts. Tad Rīgā šitas te Ģertrūdas ielas, šitas te bruģis ir fantastisks. Jūs, kas saka, Latvijā slikti ceļi, jūs nezināt, kas ir slikti ceļi? Jā. Grieķijā. Bet šeit ir gluds kā galds. Šie, jā. Šeit te ir maksas ceļi. Pa maksas ceļiem, principā, tu vari braukt cik ilgi gribi, vai cik ātri gribi, neviens jau pat visu neskatās. Jo nepats vai paskatīties. Vakar tā plēš tā, 135 tā, tā, visu laiku vienām zīme 80, 150. Es to nedrīkst teikt. Jā. Braucu 1,3. Jā.
paskatīties uz to kanālu pārāk to. Izskatās, ka viņš gan iespaudīgi. Nu, šādi viņš izstāst tos kanāls. Reku iet kuģītis kā reiz peld. Jā. Padies, cik augstu uzceļ to līmeni, lai iet pāri kuģi, Erika. Šidā tas izstāst. Un vēl otrā pusē izstāst tā. Bet diez vai kaut ko var redzēt. Te brauc satiksmīt, autobusiņi, cilvēki Dakarā. Jā, tas ir viens no turistiem. Jā, te ir turisti. Šis skats no tilta ir viens no iespaidīgākajiem cilvēku radītajiem grāvjiem Eiropā – Korintas kanāls, kurš Grieķiju pārrāv uz pusēm. Tas ir izrakts klinšu dzeltenbrūnajās sienās un lejā starp tām mierīgi un stingri plūst šaurs, zili zaļš ūdens ceļš. Grūti noticēt, ka šī vieta savieno divas jūras, Egejas un Jonijas, un reiz mainīja visu Grieķijas tranzīta loģistiku. Kanāls ir 6400 metru garš un līdz 80 metru dziļš, un šaurākais punkts ir tikai 21 metru plats. Mūsdienu kuģiem tas ir pārāk šaurs, tāpēc to izmanto tikai mazi kuģi un turistu jahtas. Toties skats no augšas ir elpu aizraujošs, stāvēt starp divām klinšu sienām un skatīties, kā civilizācija burtiski pārgrieza zemi, lai saīsinātu jūras ceļu par 700 kilometriem, liek apjaust cilvēka ambīciju un varēšanu spēku. Bet ceļš uz šo brīnumu bija ilgs. Jau 7. gadsimtā pirms mūsu ēras tirāns Periandrs gribēja šo kanālu izrakt, bet nespēja. Romas imperators Nērons 1. gadsimtā mēģināja ar 6000 vergu to paveikt, bet arī viņa iecera palika pusceļā. Tikai 19. gadsimtā pēc gandrīz 2000 gadu ideju biršanas inženieri no Francijas un Grieķijas beidzot to paveica. 1893. gadā Korintas kanāls tika atklāts. Šodien tas ir nevis tranzīta ceļš, bet gan vieta, kur cilvēks apstājas un skatās uz bezdibeņa malu, nevis ar bailēm, bet ar cieņu, domājot, reiz cilvēki šo darīja ar lāpstām un sapņiem, un te tas ir. Korinta. Tā ir kā simbols bībeliskā kontekstā. Korinta tiek uzskatīta par pilsētu, kas simbolizē pasaulīgo un garīgo cīņu. Tajā satikās gan bagātība un kultūra, gan grēks un morāles problēmas. Tieši tādēļ Pāvils viņiem rakstīja vēstules, lai mudinātu uz patiesu ticību un pārvērtību. Šitā izstāsta informācijas centrā, visādas izliktas lietiņas var paskatīties, ko var apstīties Grieķijā. No, kaut kur jau pabijām, kaut kur varbūt pabūsim. Plaša pludmalīte tāda ir uzbildēta. Pludmalīte sirds formā. Not. Vai ko var cilvēku kāpt. Lūk, šitien te mēs, es domāju, ka mēs te nokļūsim šodien. Un šitien mēs arī nokļūsim. Laikam. Nu, šajā te epu daudzā mums tad ir dikti pēc suvenīrus. Un daži viņai ir iepatikušies. Nu, kā zītē. Daži iepatikās tās arkas, tur tā. Nu tā, interesanti suvenīri. Tā kā, jā, Ēriks turpina pētīt. Bijām apskatīt Korintas kanālu. Iespaidīgs caurums zemē. Kuģīši vēl joprojām tur kursē. Tāds apmēram. Tagad braucam mēs uz vienu shopping centru Korintā. Atbraucām uz iepirkšanās centru. Paskatīsimies, kas šeit notiek. Erika, tā šodien ir pārējām emocijas. Nezinu,
Šis ir pirmais ceļojums, ka Ērika ir tik tāda atvērta, priecīga, dzīves priecīga. Eji! Ko tu vari maisīties? Erika, tā arī var izdarīt Minecraftā. Karočiem uz Decathlonu. Paskatīsimies, ko tur var tādu savādāk nopirkt nekā Latvijā. Katrīnai Rozenai mīļākas. Ceku paņem augšēšību. Nu nevajag. Iedod bučas pieci. Nolīja. Nu, iedod, sapratu. Nu, kurš to labāk patīk? Šis vai šis? Ev, šitas vēl. Tie dvīņi. Tas rausmīgi. Tev zaļā nepatīk? Šuj aprakstīt drausmīgi. Tie dvīņi. Kurš tev labāk patīk? Paņem. Kurš tev labāk patīk? Tas? Dons. Šocīga. Jā, ne? Ev. Ne, bet īstenībā krāsaini cepus nav normāls. Kas ir, ko jūs paskatījums? Ko māte dara? Tu beigsi? Ņem to melonu, neģām. Zilā var būt labāk. Tāds smurks te notiek. Jā, bet kāpēc te ir tāds vesels? Tāpēc, ka tu esi tie, tev kā reiz būs simfonija. Tāds foršs iepirkšanās centrs. Izejot ārā, te ir tāda chill zona ar dažādām kafēnīcām. Fantastiska vieta, tik spilgts un gaišs. Un te ir tāda pludmalīte. Ūdens izstās nenormāli tīrs un dzidrs. Bet, nu, nākošā mūsu apstāšanās vieta ir kaut kāda pludmale. Un fantastiski skaisti. Meitenes aizgāja kaut ko atkal iepirkties. Es te nopirku dviļus, un mums nebija paņemt līdzi. Nu, te ir stipri lētāk tas viss. Var pat apakaļ nevest uz Latviju. Tad 4 dviļiem es samaksāju 8 eiro. Nu, lielie dviļi. Pēc tam redzēsiet, nu, reāli cenu smieklīgas. Nu, tas ir veikals tās, te bija tās, nu, ķipa Maxima vai ķipa Rimi. Tāds veikaliņš te, un tad es te iepirkos dviļus. Nu, tā kaut kā. Nezinu, kur viņas ir aizklūdušas, es jau esmu izgājis visus veikals, izskrējis ar šīs tik kaut ko tur laiko un mēru, un viņām visu kaut ko vajag šortis, tur cepuris, tur kaut kā tā. Tagad uzziniet, cik par to visu samaksāju. Kliedz meitenes pārbūves. Lai būs vai? Jā. Kādās? Tik lēs par tik daudz. Nopietni. 10. Nu, noloma viens vēl. Tomāti ir vienkārši fantastiski. Nu, respektīvi, par 4 tomātiem, par 2 milzīgiem ķekriem vīnogas, par kaut kādiem 6 apelsīniem es samaksāju 6 eiro. Beidzot atbraucām uz pludmali. Redzējāt, kāda viņa izstāsta no augšas. Nu, te nu viņa arī ir. Iesim tagad arī papļunčāties. Tur tāda saliņa kaut kāda. Tālumā cilvēki peldās, atpūšās. Ērika arī gatavi parādīt. Ūdens fantastisks silks, tā kā vannā. Reāli skats ir šitās te. Ja ieiet iekšā ūdenī, izskatās šitā te apmēram. Reku Ērika arī skrien ūdenī, viņai arī vajag papeldēties. Šādi tas viss izstās. Ūdens ir, nu, es nezinu, 30 pāri grādi stabili. 32, toči 32 grādi. Nu, zin kā, izkāpjot ārā sāk graust tālu no tās salas. Nu, tā jūtams diezgan. No, bet, nu, fantastiski, nu, var paskatīties. Kā te izskatās. Fantastiski izskatās. Tās tik te ļunčājās un peldās, un es domāju, ka
Tik ātri no ūdens jau ārā šīs dabūt nevar. Bet lai jau peldās, tāpēc šodien mums ir relaks dieniņa un mierīgi varam atpūsties. Tā kā lieciet laikus. Karathonas pludmale ir viena no gleznainākajām pludmalēm Grieķijas Argolīdā, netālu no pilsētas Nafplio, un tā atrodas pie Argolīdas līča, kas ir daļa no Egejas jūras. Šī plašā un mierīgā smilšu pludmale ar seklu, kristāldzidru ūdeni ir ideāli piemērota gan ģimenēm, gan mierīgas atpūtas cienītāji. Apkārtējos kalnos un piekrastes kokos pat vasaras svelmē ir jūtams dabas miers un Grieķijas dienvidu šarms. Atbraucām uz kaut kādu pili, Palamoji. Reku tā, tur kaut kādas pils izskatās. Iesim to izstaigāt, un šitā izskatās te no augšas. Nu, vienkārši fantastiski. Mēs iekšā te iekļumām pilī, un te ir tā, ka te ir var apskatīties, un maksāja tas priekš 16 eiro, jo tāpēc, ka mēs esam ārzemnieki, prasīja no kurienes. Un tad uzreiz viņi saka, tad jums 16 eiriņš, tikai 4 eiro no pašās. Nu, kaut kāds Palamoji, kaut kāds pils, tur jāiet tur pašā augšā ir arī. Ejam, Erika. Pēc tam informāciju mēs saliksim, kas tāds, ko brīnum ir. Tā ir. Bet tagad izstaigās. Tur jākāp augšā pilī. Palamīdi cietoksnis ir baroka laikmeta militārais šedevrs. Šeit, uz augsta kalna virs Nafplio pilsētas, slējas Palamīdi cietoksnis, viens no vislabāk saglabātajiem venēciešu aizsardzības būvju paraugiem Grieķijā. Tas tika uzcelts no 1711. līdz 1714. gadam, kad reģions bija Venēcijas republikas pārvaldē. Cietoksni projektēja venēciešu inženieri Giaksič un Lasaule. Tas sastāv no 8 savstarpēji savienotiem bastioniem, katrs ar neatkarīgu nocietinājumu sistēmu. Tas ļāva turpināt aizsardzību arī tad, ja viena daļa kristu. Celtniecība tika pabeigta tikai 3 gadu laikā, kas ir pārsteidzoši, ņemot vērā apjomu un vietas sarežģītību. Cietokšņa augstums virs jūras līmeņa ir apmēram 216 metri. Kāpņu pakāpienu skaits līdz virsotnei tradicionāli tiek minēti kā 999, bet reāli to ir ap 857 līdz 900, atkarībā no izvēlētā maršruta. Skats no virsotnes sniedz panorāmu uz Nafplio pilsētu, Argolīdas līci un apkārtējiem kalniem. – 1715. gadā Osmaņi cietoksni ieņēma. Bet Grieķu neatkarības kara laikā, 1822. gadā, jeb 107 gadus vēlāk, Grieķu karavīri to atkal atguva ar pārsteidzošu nakts uzbrukumu un Palamīdi kļuva par vienu no Grieķu simbolu. Atbraucām tagad apskatīties Epidavros šito te. Kā viņš saucās teātris, ne teātris, amfiteātris, Epidavros. Nu, vot aiziesim apstīties, kā izskatās Epidavros. Tad es jums arī uzfilmēšu. Šeit kaut kā neku jau var redzēt, kaut kādi šitie te veci akmeņi un tādas lietas, kaut kādas viss ir veci. Skatīsimies uz vecu tejātēm. Es domāju, šitas viss ir izgrabs no akmeņa rokām.
Tā jau arī notiek šie koncerti. Ieju antīkajā teātrī. Epidaurusā. Kā tas izstāsta. Uz lejas. To es nezinu, kas ir vakarā. Kā tas izstāsta šeit. Nu, ko esmu ticis augšā. Jau atgāju vienā stūrītī mazā šitā tas izstāstās Epidaurus. Nu, ir jau skaisti. Nav tik liels, protams, cik Itālijā, Romā, bet tik un tā iespaidīgi stēlīt. Un te reāli arī koncerti notiek visādi eidi, šmēdi, sabrauc un tā kaut kā. Tā kā tā, nu forši. Tā kā brauciet uz Grieķiju, te ir ko redzēt. Fantastiski saka. Ieeja maksā 24 eiro tikai tāpēc, ka esmu no Latvijas. Viņam pārprasa, vai tu esi no kurienes, ja tu esi no Grieķijas, tad ir reiz 2 cena, 48. Ja tu neesi vietējais iedzīvotājs, tad ir dalīts ar 2, 24 eiro. Viņi iedeva man paprasīju dokumentu, lai pārliecinātos, ka es no Latvijas esmu. Fantastiski. Ārzemniekiem atlaides. Tā kā tā. Fantastiska akustika. Tur tas onkulīts viens pirmīt stāvēja pa vidu un augšā sēdēja kaut kāda viņa paziņas. Viņš kaut ko klusiņām tā runāja, kaut ko tur tā, un augšā visu varēja dzirdēt. Viņi pat visu atkārtoja vārds vārdā, ko viņš teica. Super. Nu, tā ir tēma. Epidaurus teātris ir akustikas brīnums un joprojām tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem, ja ne labāko šajā ziņā. Šis teātris tika celts apmēram 330 gadus pirms mūsu ēras, un to projektējis slavens sengrieķu arhitekts un tēlnieks Poliklēts jaunākais. Tas atrodas Epidaurā, senā dziedināšanas centrā un bija veltīts veselības dievam Asklepijam. Teātris sastāv no 55 sēdvietu rindām, kas sadalītas 2 līmeņos, 34 zemākajā un 21 rinda augstākajā līmenī. Tas varēja uzņemt līdz 14,000 skatītāju. Pusapaļā forma un diametrs aptuveni 119 metri nodrošina teātrim izcilu akustiku, pat kluss vārds vai čuksts no skatuves ir dzirdams jebkurā sēdvietā, pat pēdējā rindā, kas atrodas 50 metru attālumā. Mūsdienās teātris tiek izmantots, jo katru vasaru notiek Epidaurus festivāls, kur var baudīt klasiskās lugas, tāpat kā senajos Grieķijas laikos. Biļetes vienmēr ir izpārdotas, jo iespaidus vēlas gūt daudzi antīkās mākslas mīļotāji. Te ir bijis kaut kāds templis, vēlāk pieeši tuvāk. Apmēram šāds viss veidojums ir bijis. Kaut kāds te ir tas amfiteātris, kur es uzkāpu, te ir kaut kāds šitādi mājiņi. Te ir vēl viens amfiteātris kaut kāds. Un tad ir veseli kaut kādas ēkas, jā. Te iesim, nu tās ēkas izstāst šitādas, tur ir šeit savukārt ir stadions. Riku gar malām sēdēja ļautiņi, šeit sēdēja paši galvenie, un te bija skriešanas sacensības un kaut kas tam līdzīgs, ja. Nu forši, nu. Un tur ir laikam maziņais teātrī, cik es saprotu, tur tikai iet nedrīkst, tur kaut ko restaurē. Dikti, kaut kādu templi restaurē. Nu, tā tas izskatās. Nu, jā, nu, no sākuma, zin kā, jāapstāsta mazas drupas, lai pēc tam iespējas iegūt lielajās drupās. Tā kā skatieties tālāk, būs turpinājumā, visi interesanti. Nu? Es filmēju, kas ir? Ko lai, kāpēc tu man dod? Šeit, ko maisiņš viskas. Šeit. Es gājuši to. Paņem šitos nedaļus, ieliec iekšā, lai es varu pagaršot šos. Kā kartupeļs. Baigais. Ko jums iedēja meitenes? Nektarīnus. Ei, tu nu esi, ko labs onga. Viņš jau no viens pats. Viņam garlaicīgi nav ko parunāties.